Reiz ezis sarunāja ar savu brāli, otru ezi zaķi piemuļķot. Mežmalā bija dziļš apsnidzis grāvis. Abi eži nostājās, viens vienā grāvja galā, otrs otrā, un tad viens no ežiem uzrunāja zaķi. Nu, klausies, zaķi, tā tu izlielies, ka esi liels skrējējs, bet man gandrīz prāts tevi noskriet. Ej, tad lai man ūsas norauj. Es neticu, ka tu to vari. Nu, ko tur ticēt, ko neticēt? Derēsim. Ja tu mani noskriesi, tad ļaušu tev izraut manam kažokam 10 dzeloņus. Taču, ja es tev noskriešu, tad izraušu no tavām ūsām 10 spalvas. Ja? Vai tā paliek? Zināms, lai paliek, bet man tikai žēl tava kažoka. Un man atkal tavu ūsu, bet tad nu zaķi sarunājam, ka tu skriesi pa grāvja malu, bet es pa grāvja dibenu. Labi. Zaķis aizskrēja kā viesulis, un ķepām sakultām sniega vērpetēm, paliekot nopakaļ, nemaz nepaskatījās, vai ezis arī skrien vai nē. Aizskrēja otrā galā, bet tur ezis jau priekšā. Nu, vai dzirdi, kur tu tik ilgi? Es gandrīz nosalu tevi gaidīdams. Nē, ezīt, man šoreiz nokļūdījās. Skriesim vēl atpakaļ. Nu, labi, skrienam. Un zaķis sniegam putot uz visām pusēm aizskrēja kā viesulis, bet otrā galā atkal ezis jau priekšā. Vai dzirdi, zaķi? Dod man tās ūsas, vairāk ar tevi te sniegos nespokošos. Neko darīt, bija jādod ar. Ezis izrāva zaķim 10 ūsu spalvas un iebakstīja 5 savam brālim pie lūpām, bet 5 atstāja sev pašam. Un no tā laika visiem ežiem zem lūpām ir tādas zaķa ūsiņas.